Pēc Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas datiem 2023. gada janvārī ir reģistrēti 109 nekustamā īpašuma vērtētāji un 89 vērtētāju asistenti. Vai šie vērtētāji ir pietiekamā daudzumā? Nu, šobrīd es teiktu, ka jebkurā darba tirgū droši vien, kad visu nosaka pieprasījums un piedāvājums. Attiecīgi, ja šajā profesijā nav milzīga pieprasījuma pēc tādiem darbiniekiem, tas arī nozīmē, ka nebūs liels skaits. Vai tie ir nepieciešami? Nu, pēc pieredzes varu pateikt, ka vērtētāja darbs ir augsti kvalificēts un, lai sasniegtu varbūt tādu algas līmeni, kādu cilvēki vēlās, nu vismaz nosacīt, vismaz 1000 eiro jānopelna, tad ir vajadzīga pieredze, un bieži vērtētājs varbūt, kad sāk strādāt, nu, viņam arī 1000 eiro ir grūti nopelnīt. Ja. Varbūt cits kvalificēts varbūt arī vairākus tūkstošus var nopelnīt, bet nu, līdz tam ir gadi. Attiecīgi, tas ir zināmā mērā tas ir laika ieguldījums, un nu, ne visi uz to ir gatavi. Un, nu, arī mūsu profesijā mēs esam arī atkarīgi no tirgus svārstībām. Nu, ja tirgus ir mazāk svārstīgs, tad tev var būt maz darba, tu pelni nepietiekoši, varbūt tad, kad ir ļoti aktīvs, tu pelni vairāk, bet tev ir jāuzkrāj. Nu, tas varbūt ne visiem der šāds darbs. Tāda ir atbilde. Es domāju, ka šobrīd tirgumu tas ir tā kā pietiekami, jo pēdējo 2 gadu laikā ir būtiski palielinājies asistentu skaits, jā. Un, nu, teiksim, tie eksāmeni, kas ir jākārto, lai dabūtu certificētu vērtētāju status, ir tiešām ļoti sarežģīti, jā. Tas nav tik vienkārši. Es zinu kolēģus, jā, kas ir 2-3 reizes likuši eksāmeni, jā. Bet otra lieta, protams, ka visu nosaka tirgus. Ja tirgū rastos nepieciešamība pēc daudz lielāka skaita vērtētāja, ja, tad droši vien, ka arī tas pieplūdums, teiksim, jaunu vērtētāju pieplūdums būtu lielāks. Ja. Jo ir jāsaprot, ka kaut arī mēs runājam par Latviju, ja, tad tas aktīvais nekustamā īpašuma tirgus, tas ir Rīga un Rīgas reģions. Ja. Teiksim, ja mēs tā paskatītos, būtu tāda karta, kurā tiek novērtēti objekti, tad mēs redzētu, ka lielā daļā Latvijas nu, vērtētāju darbība praktiski nav nekāda, jo pieprasījuma pēc tā nav. Ziniet, ar to vērtētāju skaitu, man liekas, uz to pieprasījumu, kas šobrīd ir sabiedrībā uz vērtēšanu, viņš ir diezgan adekvāts. Skatoties uz salīdzinoši lielo pieaugumu pagājušajā gadā, kas bija starp vērtētājiem, es pat teiktu, ka viņš ir tāds maldīgs, jo tas, kas reāli notika, ir bankas pastiprināja savas prasības pret vērtētāju reģistrēšanu tīpaši palīgu. Un daļa no tiem palīgiem ir legalizējušies. Tas pieaugums ir mazāk nekā varbūt tās liktos. Kopumā es domāju, ka viņš ir atbilstošs, es par to neuztrauktos, bet es vairāk uztrauktos, protams, par jaunu vērtētāju, varbūt tās maz jaunu vērtētāju skaitu, kas profesijā ienāk, ja tomēr viņai jābūt kaut kādām dabiskam atjaunojumam tajā visā. Bet atkal, atsaucoties to, ka vērtēšana ir diezgan svarīga sastāvdaļa no mūsu visas finanšu sistēmas, ir īpaši pēc 2008. krīzes, es domāju, tā situācija pati arī atrisināsies.